Laura la mano. Laura la mani. Kā māmulīts šodien, lai pateicos es par visu, ko labu man devi. Tu zini, uz visas pasaules nav mīļākas man par tevi. Ai,
Nu, Cibrits, cik lieliska dziesma, bet redzu, ka tu galīgi esi sašķirtis. Pat nezinu, kā lai tev palīdz. Bet atceries, tu man vienmēr esi mācījis, ka no katras bezizējas atrodas vismaz viena izēja. Nu, padomāsim, varbūt arī kaut kas tagad iešausies labs prātā. Tikmēr, kamēr mēs domāsim, lai dejo Augšlīgatnes vecākās grupas dejas dejotāji, Vārmāmiņa piena putru un Vāvedīte eziņu teica. Cibrits klau, man ir Kāda
tev var būt ideja? Tu esi glābts. Kā es varu būt glābts? Rītā ir māmiņu svētki, un man pat nav idejas, ko dāvināt māmiņai. Nu beidz, Klau, tu taču esi varens dārznieks. Mēs varam kaut ko izdomāt. Nu, un ko tu gribi teikt? Es savu dārzu varu uzdāvināt māmiņai. Dārzā ir tik daudz jāravē, jālaista, tik daudz darba. Kas tad tā ir par dāvanu māmiņai? Vai tad māmiņa par tādu dāvanu vispār priecātos? Bet re, tev ir izauguši tik krāšņi puķu stādi. Klau, uzroc vienu mazu zemes pleķīti, uzrakstīsim: māmiņa, sveicam tevi! Un tev būs dāvana māmiņai. Kas var būt labāks? Tiešām laba ideja. Nāc, ātri ķeramies darbam klāt. Šito lielo puķi liekam pašā vidiņā, bet klausies, vajadzēja jau vispirms tur uzrakt to zemi. Skaitiet, bērni, 3 reizes rakšu, jā, skaitam. 1, 2, augstāk, 3. Jā, pietiks. Tāda ir tāda zeme, kā freizi nobraukts. Liekam iekšā šito. Liekam iekšā. Vidū. Jā, vidū. Ir labi? Jā, zieds vairāk uz māmiņas pusi, ja māmiņa nāks par rītu, lai... Atkal šitās mazās liekam riņķi. Šitās. Jūs bērni sakiet, kad ir labi, jā? Šitā? Labi. Tā, uz priekšu viss. Šitā? Paga. Man liekas, ka arī vajag palaistīt, ne? Palej, jā, palej, lai nenovīst. Palej, ritīgi, lai nenovīst. Šitai ēdi sarkanai notiek. Jā. Skaisti, vai ne? Paga, vēl tas uzraksts. Es iešu ātri uzzīmēšu. Jā. Ātri. Skriešu. Nu re, tu esi cibrīt glābts. Paskat, nu. Kur liekam? Šitā? Nu kaut kur tuvāk. Paga, paskaties, vai tur nav kļūdas. Tu jau dažkārt ne tikai māki strādāt, bet rakstīt jau diezgan. Lai man bērni palīdzēs izlasīt. Nu, bērni izlasām. Kas te ir rakstīts? Sveicu māmiņu Cibricis. Derēs tāda dāvana māmiņai? Ir pareizi, ja? Ko skaisti ēdi. Labi. Ļoti. Vai kā tu man palīdzēji? Bet, nu, laikam tad ejos uzdziedās Ežuku grupas bērni un sveiks savas māmiņas. Jā, klausamies Ežuku grupas dziesmiņa par klausīšanu un dziesma vienīgā.
Tu zini, nav mīļākas uz pasaules nevienas vairāk par tevi. Tavas rokas vēju glāsta, tavas rokas sauli nes, nav par tavām rokām labām, siltākas uz pasaules. Mīļās māmiņas, tēti, vecmāmiņas, vectētiņi, visi klātesošie, mūsu koncerts ir beidzies. Ar šo koncertu mēs no sirds gribējām jūs sveikt. Mēs ļoti daudz mācījāmies, mēs ļoti jūs gaidījām. Mēs vēl esam mazi, kā mums iznāca, tā mums iznāca, bet viss tika darīts no sirds. Un mēs jums novēlam patiesi skaistu rītdienu, patiesi skaistus ģimenes svētkus. Un visām mamām es gribu teikt, esat lepnas par to, ka jūs esat mammas, kad jums ir bērni, un saviem bērniem nežēlojiet nevienu minūti, un veltiet tik laika, cik vien iespējams. Un, bērni droši vien dosies sabučot savas māmiņas, bet mēs gribam vēl šodien vienu māmiņu sveikt, jo viņai šodien ir vārda diena. Mājiņa, mēs tevi no sirds sveicam šai dienā.